Labdien! Esiet sveicināti Skaidrība klīnikā. Mani sauc Līga Skutele, esmu bērnu un pieaugušo zobārsta terapeits. Jūs jau esat pieraduši mūs redzēt Instagram un Facebook portālos, taču esam priecīgi jums paziņot, ka būsim arī YouTube. Šis kanāls būs veltīts ne tikai bērnu un pieaugušo zobārstniecībai, bet arī vispārējās medicīnas tēmām, kā arī nedaudz pieskarsimies skaistumkopšanai un citiem mums un jums interesējošiem jautājumiem. Un laiks šīs dienas pirmajai tēmai, kas likumsakarīgi būs pirmā vizīte pie zobārsta. Šai pirmajai vizītei pie zobārsta bērnam vajadzētu būt tad, kad mazulis vēl ir mammai puncī. Tam ir vislabāk izvēlēties grūtniecības 2. trimestri, kad mamma jūtās vēl ļoti labi un var mierīgu sirdi nākt pie zobārsta. Šajā vizītē mēs izstāstīsim primārās lietas, kas jaunajiem vecākiem būs jāzina par mazuļa mutes dobuma kopšanu. Pārbaudīsim arī pašas mammas zobiņus, un visdrīzāk gan mammu, gan tēti nosūtīsim veikt mutes dobuma higēnu, jo labas tradīcijas ģimenē sākas jau ar vecākiem. Tāda pirmā īstā vizīte, kad mazulis piedalās jau, būs apmēram pirmā dzīves gada laikā no 6 līdz 12 mēnešiem. Šī arī ir vairāk informatīvā vizīte, kuras laikā mēs paskatāmies, kā tad jau ir izaudzis kāds no zobiņiem, jo šai vecumā jau parasti kādi zobiņi ir mutē, kādu zobu birstīti izvēlēties, kādu zobu pastu ņemt un kā atvieglot reizēm tik nepatīkamo zobu šķilšanās procesu. Pirmā vairāk vai mazāk apzinātā vizīte būtu jāveic tad, kad bērnam ir 2 līdz 3 gadi. Un ideāli, ja bērns jau ir bijis šajā klīnikā zīdaiņa vecumā, jo bērni zemapziņā labi atcerās smaržas, skaņas, sejas un telpas un drošāk jutīsies jau pierastā vidē. Šīs vizītes laikā bērnam tiek veikta zobu un sakodiena pārbaude, un vēlreiz vecākiem atgādinam par to, cik svarīgi ir pārtīrīt bērna zobus, jo pat ja liekas, ka mazais ķipars jau ļoti labi darbojas ar zobu birstīti, mazā pirksta motorika pilnībā attīstās tikai 7–8 gadu vecumā, un līdz tam laikam noteikti vajadzētu pārtīrīt bērnam zobiņus. Ja bērns jūtas ļoti droši, šīs vizītes laikā veicam arī zobu higēnu, bet ja mazulis nedaudz baidās, higēnu atliekam par 3–4 mēnešiem, tā lai jau bērns būtu atnācis vēlreiz, justos drošāk, bet nebūtu vēl pavisam aizmirsis, kur viņš ir bijis. Gatavojot bērnu šai vizītei, noteikti uzsveriet to, ka bērnam ļoti jāklausās tajā, ko dakteris viņam saka. Jūs varat izstāstīt, ka mazulis varēs sēdēt lielā, skaistā krēslā, gluži kā kosmoskuģī, ka būs jātaisa vaļā liela mute, ka dakteris ar mazu spogulīti izskaitīs zobiņus, un iespējams arī ar mīkstu birstīti un garšīgu zobu pastiņu iztīrīs zobiņus, gluži tāpat kā mamma un tētis mājās. Tikai dakterim ir īpašie instrumenti, ar kuriem viņš labāk zina, kur tie zobgrauži slēpjās, un var labāk viņus aizdzīt, kamēr tie nav iegrauzušies zobos. Un noteikti nestāstiet par savu slikto pieredzi, nepieminiet urbjus vai urbīšus, šprices, jo šie vārdi ļoti biedē un satrauc bērnus. Tos atstājiet mūsu ziņā. Ja būs nepieciešamība, mēs izstāstīsim bērniem viņiem saprotamā valodā gan par urbjiem, gan par špricēm. Tikko stāstīju jums par ideālo plānu zobārsta vizītēm, taču, diemžēl, ļoti bieži gadās, ka bērni pie mums pirmo reizi nonāk 4, 5 vai pat 6 gadu vecumā un jau ar sāpošiem zobiem. Un šajās situācijās radīt pozitīvu pirmo iespaidu par zobārstu ir ļoti sarežģīti. Un lielākoties šie bērniņi arī nav pieraduši, ka pa viņu muti darbojās, jo parasti viņi paši tiek galā ar zobu tīrīšanu. Taču arī ar šādām situācijām mēs parasti tiekam galā. Tas prasa lielu piepūli gan vecākiem, gan pašam bērniņam, gan arī, protams, zobārstam, bet tas ir iespējams. Un arī liels palīgs mums šajās situācijās ir smieklu gāze,
kas ir absolūti drošs un nekaitīgs līdzeklis, kas nomierina un relaksē bērniņu, lai šī pirmā varbūt netik patīkamā vizīte tomēr beigās izvērstos patīkama. Lai sagatavotu bērniņu, kuram ir sāpīgs zobs vai arī smieklu gāzes procedūrai, lieliski noder dažādi video YouTube. Jūs varat bērnam parādīt, kā notiek zobu ārstēšana. Tāpat arī mūsu Facebook vai Instagram kontos ir ļoti daudz fotostāstu no zobu ārstēšanas procedūrām. Noteikti parādiet šīs fotogrāfijas bērniem pirms nākat pie mums. Un arī izstāstiet, ka dakteris palīdzēs sāpošajam zobiņam, uzliks plāksterīti, aizskalos prom nejauko zobgrauzi. Tikai vēlreiz atgādinu, noteikti neizstāstiet par urbiem un špricēm. Tie vārdi ļoti biedē bērnus. Tāpat arī nevajag teikt, ka tev nesāpēs, tev iešpricēs un tu neko nejutīsi, tev nav jābaidās. Sakot šādas frāzes, bērns uzreiz saprot, ka kaut kas nebūs labi. Tās ir ļoti satraukuma radošas frāzes. Noteikti izvairieties no tām. Nu, lūk, esmu jums izstāstījusi par pirmo vizīti pie zobārsta. Un, lai tās noslēgums būtu vēl patīkamāks, mēs sadarbojamies ar Slimību profilakses un kontroles centru, kuri mums dāvina šādus materiālus, kurus mēs tālāk varam nodot bērniem, kas ir krāsojamās grāmatiņas, dažādi informatīvie bukletiņi. Tāpatās arī ar Oral-B bērni saņem beigās certifikātu par drosmi, lai justos pavisam drosmīgi. Un krāsainas veicināšanas balviņas, tā lai tas pasākums beigās būtu pavisam priecīgs. Un atcerieties, labāk ir atnākt pie zobārsta nedaudz par ātru, nekā nedaudz par vēlu. Tiksimies pie mums Skaidrību klīnikā!